darbnīcas aizkadri vai darbnīcas aizkulises, teiksim tā, fiksēs šortiņš no darbnīcas. Daudz ir prasījuši, kādu kabatas urbi vai pocket džigu es izmantoju. Es esmu pircis visādus veidus, pateikšu, kā ir. Ir bijuši tur lētākie un visi pārējie, tiešām reāli mēsli, ja. Bet tad es atradu tieši, es zinu, kad ir daudz brandi, ja. Bet tieši es runāju tieši par trend pocket jig, kabatas urbis vai kā viņi sauc, ja. Tad šodien strādājam ar šo, jo šeit jūs redzat, šādā veidā es savienoju kopā galda apakšējo rāmīti, ja. Varētu teikt tā, daudziem tā būs taburete kaut kas tam līdzīgs, ja, bet priekš Anglijas tie ir maz galdiņi, kur ir top 10 pārdošanas ziņā, ja. Tad savienojam šādus Porsche Easy, jo šajā pusē nekas nav redzams. Tas ir tas, ko mums vajag. Tad būs virsmiņa, apakšējais plauktiņš, jo man šodien jāuztais šāds ir. Un vēl tur pāris sīkumi, bet būs pilns video pieejams YouTube kanālā, kad es paspēšu izdarīt un viņu samontēt, ja. Tad viennozīmīgi tanī laikā, kad es viņu pirku, ja, viņš maksā ap 90 poundiem. Varbūt tas ir dārgi, varbūt tas ir lēti, bet manā uzskatījumā, ka tas ir ļoti labi. Jo šādu es noteikti iesaku, ja. Viņam pilnībā viss nāca līdzi, kas bija vajadzīgs. Piestiprinās pie galda. Jūtu rokās paņemot, ka viņš tiešām ir zolīts, ka tur nekas neļurinās viss pārējais, ja. Šie mums regulējās, mēs varam regulēt platumiņu, ja ir platāki dēļi, ja. Vai saucamie aproni, angļu valodā. Sorry, es latviešu valodā nezinu, kā viņi sauc. Bet jā, tad vienkārši tagad ņemamies, daramies, sagatavojam virsma, apakšējais plaukts, nobeidzam šo un ķeramies klāt nākošam darbam. Tāpēc, ja tev vajag pocket jig, kabatas urbi, vai tā viņu tautā sauc, tad droši varu ieteikt Trend Tool Technology. Nē, šīs tiešām ir ok, šīs boris, urbis, arī ir ļoti labs. Viņš jau man ir cik, nezinu, 2-3 gadu točna, ar vienu un to pašu vēl joprojām strādāju. Viņš joprojām ir ass un labs, tāpēc noteikti iesaku. Neaizmirst uzspiest laiku un tiekamies video.